bērna tēvs nemaksā uzturlīdzekļus bērnam. Nekādas vienošanās ar viņu nav slēgtas. Kur vērsties, tiesā vai uzturlīdzekļu garantiju fondā? Var vērsties uzturlīdzekļu garantiju fondā, jo šeit tiesas spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu nav nepieciešams. Tikai jāiesniedz iesniegums. Bet uzturlīdzekļu garantiju fonds maksās mazāk, 61% no minimālās uzturlīdzekļu summas, kuru varētu saņemt, vēršoties tiesā. Ja vērsīsieties tiesā, tad pastāv divi varianti. Prasīt uzturlīdzekļus valsts noteiktajā minimālajā apmērā. Šādā gadījumā nekādi čeki un aprēķini tiesā nav jāiesniedz. Vai lielākā apmērā. Tad pieprasītais uzturlīdzekļu apmērs ir jāpamato. Cik daudz uzturlīdzekļus prasīt, tas atkarīgs no bērna vajadzībām un abu vecāku finansiālajām iespējām. Ja bērna tēvam nekas nepieder, oficiāli nestrādā, tādēļ tiesu izpildītājiem nav uz ko vērst piedziņu, arī tad pastāv iespēja vērsties uzturlīdzekļu garantiju fondā. Nav nozīmes, kurā Latvijas vietā atrodaties, jo juridiskais birojs sniedz pakalpojumus arī attālināti.